Pirmkārt, viņam ir jāsaprot, ka viņa diagnoze noteiks iespējams, ka vēlāk nekā parastajiem biežajiem audzējiem. Tātad jūsu audzējs tiks noteikts vēlāk, kad jau ir visticamāk izplatījies, un pacients var nejauši nonākt pie tāda ārsta, kurš šādu vēzi nekad nav iepriekš redzējis. Un mums nav sistēmas, kā šis ārsts veikli to pacientu pa sistēmu aizbīda pie tā, kurš ar to vēzi iespējams jau ir strādājis. Šādiem pacientiem jau visās prezentācijās redzējām, viņiem nav piekļuves visai viņiem nepieciešamai diagnostikai, ne visi testi ir pieņemami, ne visi izmeklējumi ir valsts atmaksāti, viņiem nav piekļuves zālēm un viņiem nav piekļuves kliniskajiem pētījumiem. Ko nozīmē kliniskais pētījums pacientam? Bieži vien tā ir vienīgā cerība, kā tikt pie eksperimentālām zālēm, jo citu opciju viņam vienkārši nav, varbūt pat nav izgudrotas, un šī ir vienīgā iespēja. Piemēram, prostatas vēža vadlīnijās ir skaidri pateikts, ka akreditētā centrā mazāk kā 5% pacientu būtu jānonāk līdz kliniskajiem pētījumiem. Retu audzēju gadījumā šim ciparam būtu jābūt vēl augstākam, bet mums nav pat 5%. Mums arī prostatai nav 5%. Un mazākas izredzes izdzīvot. Tātad, ja mēs esam retā vēža pacients, ja mums nepaveicās ar to, ka mums ir vēzis, un nepaveicās ar to, ka tas ir retais vēzis, tad mums ir vismaz 15% mazākas iespējas izdzīvot nekā, piemēram, vidējā Eiropā. Ja? Mums nav jauna precīzu datu, mums nav joprojām vēža reģistru, lai katrs par to skaļi runātu. Mēs nevaram salīdzināt visus izvilkt, bet es domāju, ka mēs esam, varbūt mazliet augstāk par Bulgāriju, jo mēs tomēr par viņiem arī vairāk naudas iegūtam veselībā. Lielākoties cilvēkiem, ģimenēm ir tā pirmā eiforija. Mēs visu izdarīsim, mēs samaksāsim, mēs atradīsim naudu. Tad, kad viņi saprot, ka tas ir dārgi, es nezinu daudz ģimeņu, kas var atļauties 100,000 nolikt par vienu gadu, vēl par testēšanu, par visu pārējo, tad mēs sākam runāt par Eiropas oficiālajām opcijām, dalība klīniskajos pētījumos, līdzjūtības programmas. Retiem audzējiem līdzjūtības programma ir maz viena iemesla dēļ, jo farmācijas kompānijas, kad piešķir līdzjūtības veidā šos medikamentus, cer, ka šajā valstī šie medikamenti kļūst kompensēti. Ja šādu cerību nav, par Latviju visbiežāk šo cerību nav, tad viņi arī nedod līdzjūtības programmas. Tieši tāpat ir ar klīniskajiem pētījumiem. Mums ir pārāk maz izvietotu klīnisko pētījumu, lai mēs varētu cerēt pacientam uz šo reālu opciju izdzīvot. Tad sākas ziedojuma vākšanas operācija. Ne visi cilvēki ir gatavi iziet sabiedrībā un teikt, ka man vajag naudu. Mēs neesam ziedotāju tauta, lai kā mēs arī dotu 5 vai kaut kādu kampaņu akcijās domātu, ka mēs savācam. Ja jūs esat parasts, neskalvens cilvēks, nedod Dievs vēl pensionās, visticamāk, jūs savus 100,000 ātrā laikā, lai sāktu ārstēties, un nesavāksiet. Un tā pēdējais process ir samierināšanās, un arī tur nav viss, bet tik vienkārši, jo palīdzība aprūpe mums arī vēl nav tik laba. Tā, ka tas būt nevienlīdzīgam nav forši. Ko mēs saprotam ar vienlīdzību? Tātad par realitāti tā apmēram mums šodien Latvijā arī ir, ka daži saņem ļoti daudz, daži ir dziļā bedrē. Un attiecībā uz vēzi latviešu valodā gan kvalitīga nekvitī sauc vienā vārdā nevienlīdzība, bet patiesībā tie ir 2 dažādi termini. Esošā mūsu sistēma arī kompensējamo zāļu saraksts tiek veidots ar mērķi izglābt vairumu. Tā ir vienlīdzība visiem vienādi piešķiram un visiem 30,000 piešķiram individuālajās kompensācijās un gaidam, kad viņi izdzīvosim. Tas, ko runā par vēzi, mēs runājam par equity. Tas nozīmē, ka mēs piešķiram atbilstoši vajadzībām un atbilstoši riskam. Tātad mūsu mērķis ir izglābt. Dr. Gerina pirmā teica, ka ik viens cilvēks ir svarīgs, un lielais mērķis ir panākt vienlīdzību balstītu vajadzībās. Es nerunāju par justice, es nerunāju par pēdējo faktoru taisnīgums, kad mēs noņemam visas barjeras. Es nedomāju, ka tas Latvijā tuvākajos 10-20 gados būs reāli, bet vismaz uz to equity virzīties mēs varētu gan. Ko mēs domājam kā pacienti, ko varētu darīt retu audzēju jomā, apkopojot arī to, ko jau ārsti teica, kā mēs gribētu panākt, ka Latvijā ir specializētas ekspertu komandas, kur pieredze ir atslēgas vērts. Jo mēs nevaram gaidīt, ka visiem retājiem audzējiem būs vienotas vadlīnijas, standartizēti protokoli un algoritmi, kur visi varēs atvērt un paskatīties. Mūsu mērķis ir panākt,
kā pacientu plūsma ir organizēta tā, ka pacients automātiski nonāk pareizā slimnīcā, kas specializējas pareizā un pie pareizās ārstu grupas, pie pareizā ārsta. Tajā brīdī, kad viņam ir šāda reta diagnoze, mēs sagaidām plašāku starpinstitūciju sadarbību un ne tikai ārstu privātu vēlmi sadarboties savā starpā, bet apmaksātu, lai viņiem par to maksā, lai viņiem nav liekas birokrātijas. Mēs sagaidām, īpaši retu audzēju jomā, tas ir svarīgi, mēs sagaidām Baltijas valstu līmenī vismaz sadarbību, tāpēc, ka ir retie audzēji, kur pieredzi nevar savākt, jo pacienti ir vienkārši pietiekami maz. Mums ir jāstiprina infrastruktūra, mums ir jānodrošina vajadzīgā testēšana. Mēs jāaizmirst, ka mēs varam pabāzt retās slimības zem kopējiem algoritmiem. Ir jāizdomā atsevišķa sistēma, kā mēs retajiem audzējiem kompensējam to, ko viņiem vajag. Turklāt tas nebūs visticamāk, nekad nebūs pilnīgi viss ierakstīts visās vadlīnijās. Visticamāk, ka tas nebūs iekļaujams standarta algoritmos, tas būs balstīts uz pieredzi un sistēmai ir jāsāk uzticēties šai multidisciplinārajai ekspertu komandai un balstoties uz viņu kompetento viedokli, ja mēs viņus atzīstam par labākajiem kaut kāda reta audzēja ārstēšanā, mums viņiem ir jādod iespēju nozīmēt šādu testēšanu un viņu arī apmaksāt. Mums ir jāveido nākamajā onkoplānā atsevišķa sadaļa retajiem audzējiem. Es domāju, ka jau tagad ir jāsāk domāt, kam tur ir jābūt un kam tā ir jāizskatās. Bet ja mums nebūs izveidotas ekspertu komandas, mums nebūs, kas to retu audzēju sadaļu raksta. Jo jābūt ir katrai sadaļai ir jābūt kādai lokomotīvai, kas to grib darīt. Ja kādam piespēlēs, tur uzraksti kaut ko, ar to nekas nebeigsies. Kādam vienam vai kādai grupai ir jāgrib to darīt. Un tas parasti notiek izvēloties cilvēkus, kuri grib viņiem samaksājot.